Tas, ka varbūt tajā bērnībā tās naudas nav bijis tik, cik tu gribētu, ja? Vai tas ir bijis tev kā tāds rūdījums, lai sasniegtu arvien vairāk, vai arī šķērslis un tā pieticība vienmēr ir tevi dzinusi kaut kā tādā... Nē, absolūti nē. Es esmu bijis vienmēr maksimālists, un man joprojām tā uztvere ir tā, ka nav tādas lietas, kuras ir neiespējamas. Tā kā pirmai dziesmai profesionālā ierakstu studijā es nopelnīju pirmos 300 latus strādājot gardrobē, iedodot numuriņus, un vairākus mēnešus tā strādājot, nopelnīju šo te naudu, un es vairāk gūstu baudu no tās savas profesijas, no tā, ko es daru, un tāpēc es tajā vairāk ieguldu.